lielais ietvers, ko es arī pagājušajā gadā varbūt mazliet plašāk izstāstīju no tāda filozofiskā tiesību aspekta, tas, ka joprojām, protams, drošības un brīvības jautājumi ir tiešākā veidā sasaistīti. Un to Kučkungs iezīmēja, bet to mēs arī izjūtam itin visur. To mēs izjūtam sākot no diskusijām par budžetu un prioritātēm politiskajā lēmumu pieņemšanā un beidzot ar starptautisko darba kārtību, kas mums ir kā lietu dienestam, lai īstenotu mūsu valsts prioritātes. Un tās trīs, kā es teiktu, viena drošība, kas ir projām ekonomikas izaugsme, un trešais ir mums par cilvēkiem dažādākajos veidos, no glābšanas konsulārajos gadījumos un beidzot nevalstisko organizāciju atbalstu un tā tālāk. Un joprojām es teiktu, ka ļoti aktuāls ir tas, ko teica Benjamins Franklins, ka tie, kuri ir gatavi atdot fundamentālu brīvību, lai nopirktu īstermiņa drošību, nav pelnījuši ne brīvību, ne drošību. Respektīvi tās satversmē noteiktās vērtības gan par cilvēktiesībām, gan par mūsu brīvību, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mēs arī cīnāmies par drošību, par savu drošību, par atbalstu Ukrainai, par mūsu dalību NATO un visām pārējām lietām. Ja? Un tas nepastāv abstrakti no cilvēktiesību lauka kā tāda. Un cilvēktiesību laukā pēdējie gadi arī tas, ko ministrija darījusi, tas ir bijis veltīts, protams, drošībai, tā skaitā lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā, tā skaitā diezgan liels darbs ar dažādu aspektu Krievijas izaicinājumiem, par ko mēs šeit nevar stāstīt, ņemot vērā, ka mēs esam publiskā vidē, bet tas ir tāds ikdienas darbs, kā novērstu Krievijas, ko angliski sauc par lawfare, ja, jeb hibrīdiem uzbrukumiem, jeb kāru savu nekonvencionāliem līdzekļiem, tā skaitā starptautiskajās organizācijās, tiesās un visam citur, publicējās attiecībās, un arī, lai nodrošinātu tās vērtības, kas ir nodrošinātas satversmēm, pirmām kārtām jau latviešu valodu, kā es teicu, publicēšanās brīvības un citas lietas. Un es gribētu izcelt trīs lietas pēdējā laikā, kurām Mīkols būs tad arī sīkāk pastāstīt. Viens ir viss, kas saistīts ar izglītības reformas pirmo posmu un latviešu valodu, kas bija ģerīgi, lieta baļūņi, mūsu gūtīgi, tāpatās Savickis un citu pret Latviju, kas saistījās ar nepilsūņu pensiju aprēķināšanu, Rondīnu un Borisau par Latviju par aizliegumu Miklu gājienu un Pikets 2014. gada 9. maijā un septembrī, un Ždanuku pret Latviju par aizliegumu personu kandidācijas vēlēšanās. Jā. Tā kā šie visi aspekti un mūsu uzvaras, kas tāds ļoti pateikus teikties, bet tās mūsu argumentu pieņemšanu no Eiropas cilvēktiesību tiesas un konteksta atzīšanu, kādā veidā Latvija pieņēma šos lēmumus un kāpēc ir faktiski liels mūsu satversmē noteikto vērtību un tiesību panākums. Ja, tā kā es saku, es nesaku to uzvārdēt, ka panākumu, ka mūsu argumenti un veids, kā mēs esam to aizstāvējuši, ir sadzirdēti, atzīti, pieņemti. Un tas ir nostiprinājis gan mūsu satversmi, gan valodu, gan viss, ko mēs esam, par ko mēs esam iestājušies gan drošībā, gan cilvēktiesībās. Vienlaikus tas otrs aspekts ir, protams, tas, ka Krievija mēģina mūsu gan citas valstis maksimāli apgrūtināt ar dažādām metodēm, kas ir saistītas arī ar tiesiskajiem līdzekļiem, par apsūdzībām pārkāpumos, par dažādām iesūdzēšanām, vai tā ir starptautiskā civilās aviācijas padomu vai citur, vienkārši lai paņemtu arī to resursu prom no tām praktiskajiem darbiem, praktiskajām lietām, ko mēs darām savā drošības un citu darbos. Tad otrais lielais bloks ir, protams, bijis atbalsts Ukrainai, ja teiksim, ne tikai mūsu darbs, kā es teicu, satversmes vērtību un drošības nostiprinājumam, bet atbalsts Ukrainai. Tā skaitā arī tiesu lietās dažādās, un mēs vakarā runāsim panelī vispār starptautisko tiesību izmaiņām.
bet arī, piemēram, tas panākums nodibināt starptautisko kriminālu agresiju pret Ukrainu izskatīšanai. Jā, tas bija ārkārtīgi ilgs tiesisks process. Un to labi iecitām valstīm pateica. 11,000 juridiski, tiesiski, starptautisku ekspertu izskatīja daudz stundu semināru, tikšanās konferences, lai tiešām radītu juridisku tekstu. Tas būs Eiropas padomes ietveros un, protams, arī tur būs loma ne tikai Eiropas padomes, bet arī visai starptautiskajai sabiedrībai, lai šo kriminālu padarītu darboties spējīgi. Tad atbalsts arī citām valstīm, piemēram, Nīderlandē, attiecībā uz tās lietām par MH17 katastrofu, kas arī saistās ar atbalstu Ukrainai, kas ir, teiksim, vēl viens aspekts, kādā veidā nodrošināt starptautisku taisnīgumu, ka nav nesodāmības, ka nav atbildības nepanākšana par atsevišķiem noziegumiem. Tāpat, piemēram, Ukraina pret Krieviju, kas attiecās Krimas jautājumā, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa vienbalsīgi secināja, ka kopš 14. gada Krievija veikusi masveida un sistēmisku cilvēktiesību pārkāpumus Krimā un citās Ukrainas austrumu daļās.